Lieliska sezona. 515 dalībnieki 2014. gadā ir piedalījušies Lamas motocross turnīrā, un es domāju, ka darījuši visu, lai motocross sacensības būtu skaistas, gan arī braucamas, jo sacensības šogad bija ļoti aizraujošas un, kā mēs redzējām, arī dalībniekiem pilnas. Taču 2015. gadā būs lielas izmaiņas. Proti, melnraksts jau jaunajam nolikumam jau ir gatavs, un mēs to visu varēsim jau redzēt mūsu lielajā ballītē 1. novembrī, kurā mēs varēsim skatīt vaigā jau to, kas tam mūs gaida 2015. gadā. Jā, trases Lamas motocross turnīrā arī pagājušo gadu bija izvērtēts daudz maz pēc infrastruktūras, pēc vis tā, lai varētu vairāk pievērst dalībnieku skaitu. Taču 2015. gadā jau esam pieteikuši tādu kā konkursiņu visiem trašu īpašniekiem, kas vēlās pieteikt savu trasi Lamas motocross turnīram. Esiet atraktīvi, piesakieties un var gadīties, ka arī jūsu miestā būs kāda sacensība. Sacensības lielo kulmināciju parādīja Rauna. Rauna bija bez dažiem cilvēkiem, te jau 300 dalībnieki. Tas ir ļoti liels skaitlis. Taču pārējās sacensībās, ņemot vērā to, ka arī pirmajās sacensībās daļas no sportistiem traumējās un visādas tehnikas likstas bija, bet mēs braucām arī tālāk. Gribējās ļoti, protams, arī sacensības Latgales pusē, bet ņemot vērā, ka daudz dalībnieki vienkārši palūdz to, lai nebrauktu tik tālu, lai būtu vairāk tuvāk centram. Pie šī gada arī pieturējāmies. Savukārt bija ļoti labs piedāvājums arī no Latgales puses, kad 2015. gadā vienu posmu rīkot arī Latgalē. Mēs arī to izskatīsim. Esiet tik aktīvi un arī gan braucēji, gan arī skatītāji apmeklēt mūsu mājaslapu un dodiet informāciju tieši mums, un mēs labprāt izskatīsim pilnīgi visus piedāvājumus. Jā, pašķirstot savu pieredzījumu grāmatu 2014. gadam, gan pa kalendāru, gan pa vispārējo, var pateikt to, ka trases tiešām bija arī 2014. gadā ļoti interesants, un es domāju, ka gan braucējiem, gan arī skatītājiem vērā ņemams. Pirmā sacensība Raunā, 5. datums, aprīlis, tad, kad visi vēl domāja tikai, ka sacensības vai varētu būt Latvijā, pie mums jau tas viss notikās. Un var pateikt vienu vislielākais dalībnieku skaits, kurā piedalījās gan braucēji no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, no Krievijas, tāpat tās arī redzējām Skandināvu un arī Baltkrievus. Protams, stafeti noņēma nākošā sacensība, un tā ir burtnieki. Gunis pie stūres atkal bija uzdevuma augstumos un darīja visu, lai burtniekos sacensības sistu augstu vilni, kas arī notikās. Savukārt, gribējās ļoti pievērst uzmanību tām pašvaldībām, kurās mēs rīkojam sacensības, jo klavējoties pie burtnieku domas durvīm, neesam līdz šim redzējuši un dzirdējuši atsaucību tieši atbalstā. Varbūt ieraugot šo sižetu video, varbūt arī burtnieku dome un arī citas domas druscītiņi padomās par to, ka arī viņu rajonā, jeb viņu novadā ir daudz jaunieši un daudz cilvēku, kas gribētu nodarboties ar motosportu un tāpat laikā gūt patīkamas emocijas, jo galu galā profesionālais sporta veids, tie tikai daži cilvēki uz vienas rokas pirkstiem skaitām, taču tautas sports vienmēr ir bijis motosports. Trešais posms - Saldus. Fantastiska attieksme no novada, fantastiska attieksme no pašiem sportistiem, kas dzīvo Saldū. Skaits ļoti skaists, un es teiktu tā, ka sacensības vienmēr Saldū ir aizraujoši ar to, ka skatītāji pat saņemot informāciju ļoti, ļoti mazu, teiksim, no masu mēdījiem, vienmēr atrod to, ka motocross ir. Un saku vienu, Saldus vienmēr ir bijis interesants pilnīgi visiem, gan braucējiem, gan arī skatītājiem. Protams, atkal atgriežamies ar 4. posmu Limbažos. Limbaži šogad bija, kā tautā saka, nedaudz putekļaini, ņemot vērā to, ka
ļoti gaidīja visi lietu un zina to, ka Limbaži ar savu stikla kalnu ir, varētu teikt, ļoti slidens un netika arī tik daudz arī varbūt pielaistīts sākumā, taču sacensības dienā tika viss darīts, lai putekļi arī pazust. Šur tur arī kaut kas mums neizdevās, bet es domāju, nākošo gadu viss šīs kļūdiņas Limbažos tiks novērstas, un es domāju, Limbažos būs Lielezera krastā fantastiska sacensība. Gaidīsim, protams, arī Limbažos. Bija šogad 3 sacensības Zorģos. Zorģos bija interesanti ar to, ka 2 sacensības bija pa pulkstenim, kā saka, un viena pēdējā noslēdzošā sacensība bija pretējā virzienā, kur dalībniekiem bija pilnīgi jauns izaicinājums, jo sacensība bija it kā zinoša vieta pilnīgi, taču, ja viss pagriezieni ir uz otru pusi, bija tikai meistariem, kuriem tā patika, teiksim, jau no pirmiem braucieniem. Daudzi vēl beigās nāca un runāja, ka nesanāk kaut kā. Bet 3 sacensības, ļoti skaisti Zorģos, un milzīgs paldies Iecavas novada domei par atbalstu visam seriālam. Paldies Iecavas novada domai. 6. sacensība, kas bija interesanti ar to, ka bija pilnīgi jauns tāds jaunaklājums Lamai, jo izvēlējāmies Rožu svētkus Tukumā, kurā bija liels paldies, jāsaka, tieši Didzim, kurš darīja visu, lai Tukuma novadā būtu informācija par to, kad motocross Tukumā dzīvo. Ne tikai arī motoklubs, Tukuma motoklubs dara visu, bet Dids darīja visu, lai sacensības notiktu skaistā dienās, teiksim, pie pilnas informācijas un kolosālu atbalstu no Tukuma domas. Milzīgs paldies Rožu svētkos, un ja būs vēl tāds, kaut līdzīgs atbalsts no Tukuma domas, milzīgs paldies. Aloja. Arī gribās uzslavēt Alojas novada domi, tāpatās visus tos cilvēkus, kas bija pielikuši savu rūpalu pie tā, lai būtu vēl viena skaista trase Alojas novadā, un vislielākais paldies Mārim Miezītim, kurš izveidoja praktiski jaunu mototrasu, pieliekot klāt 800 metrus, līdz ar to dalībniekiem bija ļoti interesanti, un atbrauc arī tie dalībnieki, kuri citas sacensības nebrauc, līdz ar ko viņi iepazina jauno Alojas trasi, un es domāju, ka bija ļoti interesanti. Pats personīgi izbaudīja jauno trasi un pasaka, ka ļoti interesanti. Un gribētos vienu no trasēm atkal pateikt lielo paldies Jurim Titovam, jo Madonā tika vēl pagarināta, drusciņi paplatināta un atkal viss darīts, lai Madonā sacensības būtu, varētu teikt, interesantāks, jo, kā mēs zinām, ļoti sarežģīts trases sportistiem, vismaz amatieriem, ne tik daudz patīk. Savukārt, ja viņā katrā reizē kaut kur trasītē ienāk kaut kāda jauna pīča, un to Juris arī noķēra, ielika klāt trasītē būpiņus, un tajā mirklī skatītājiem bija pilnīgi jauns izaicinājums, ko tie motobraucēji tur dara, un motobraucējiem jauns izaicinājums, vai mēs to varam. Ja par jauniešiem 2014. gadā bija fantastisks seriāls izveidots Baltika Jungen Cup, par ko milzīgs paldies, jāsaka, Jurim Repsim, gan par ideju un gan par līdzfinansējumu šitam visam projektam. Gribās pateikties, protams, arī Iecavas novada domai, jo visai sezonai tika atvēlēts, teiksim, liela palīdzība. Protams, arī Olainas novada domai kopā ar Olainas motoklubu, kur vadībā tika reanimēta pilnīgi jauna mototrase Olainē. Un līdz ar to mēs redzam atkal jaunus braucējus, un visu sezonas garumā mēs redzējām braucējs gan no Igaunijas, gan no Lietuvas, gan no Latvijas. Nākošu gadu Baltika Jungen Cup noteikti būs, bet viņš būs nevis trešdienās, bet gan brīvdienās. Tā kā vērojam līdzi un gaidīsim jūs ciemos. Tātad informācija tiem, kas nebūs bijuši ballītē, taču gribēja zināt, kas tad tur bija runāts un kas tad tur bija darīts. Ballītē būs iespēja visiem
iepazīties ar 2015. gada nolikumu, un ne tikai, jo būs pilnīgi jauna informācija, un vienu nedēļu pēc ballītes visi klubu pārstāvi tiek aicināti atkal Ikšķilē uz motokluba Wolf Motors, varētu teikt, dislokācijas vietu, kurā mēs savāksim atkal visus klubu dalībniekus, lai mēs varētu apspriest par nākošā gada perspektīvām. Protams, arī pēdējos punktus uzlikt uz nolikumu visām niansēm. Paskatoties uz sezonu jau kā beigušos, mēs varam pateikt un noteikti pavilkt kaut kādas paralēles, kā tas ir noticies visus šos gadus. Mums ir, protams, jaunajās klasēs un arī tajās klasēs, kurās mēs esam izveidojuši, ir jauni čempioni. Gribētos pateikt, protams, lielu paldies tiem, kuri piedalās jau šajās sacensībās pilnīgi visus šos gadus, jo, kā jūs ziniet, Lamai šogad ir 7 pilni gadiņi. Tas nozīmē, ka, varam iet jau skolā. Līdz ar to esam iemācījušies bērndārzu, esam izgājuši, un šogad ēdīsim lielo kliņģeri, kam ir 7 cipariņš virsū. Savukārt, kas ir interesanti, tas, kad mums ir šogad ienākuši jauni atbalstītāji, par ko gribu pateikties visiem mūsu balstiem. Un, kā jūs saprotiet, jebkura sacensība notiek pavisam savādāk, ja mēs redzam to, ka cilvēki nesaudīgi nāk palīgā un saka, lai tas notiktos, ir jābūt smuki, un tātad kam paldies. Protams, milzīgs paldies ir motoklubu pārstāvim Latvijā un Aivaram Žeikaram personīgi. Tāpatās gribās pateikt milzīgi paldies arī visdzirstošākam šampanietim, kas ir Latvijā pieejams, un tas ir Torley. Līdz ar to Dzintra Siliņa, paldies. Gribās pateikt arī lielo paldies Raimondam Palgalvim, Pro Air Motors. Katru gadu viņš piedalās ar lieliskām balvām lielā ballītē. Lielais paldies arī Dans G, jo Dans G, kā mēs zinām, ir viens no lielākiem Latvijā aksesuāru tirgotājiem. Līdz ar to paskatāmies, noteikti, ka noderēs. Motopārts, kas te nepazīst, Tomas Ciruli. Katru sacensību viņš bija kopā ar mums 2014. gadā. Vēlam arī veiksmes tālāk. Protams, kādas sacensības notiek bez apdrošināšanas, un apdrošināšanas kompānijai Sezamam paldies. Juris Reipsis visu gadu bija kopā ar mūsu jauniešiem. Paldies! Un pilnīgi jauni atbalstītāji mums pienāca klāt sezonas beigās, par ko gribu pateikt personīgi paldies Pūrei, jo Pūra ieraudzīja mūs Tukumā, un līdz ar to mēs viens otram, varētu teikt, iepatikāmies, jo Pūras šokolāde ir, es uzskatu, ka jau labākā pasaulē. Un viens no motosportista, varētu teikt, atbalstītājiem un viens no braucējiem, starp citu, piedalās arī mūsu sacensībās, Vilnis, pārstāv firmu Ervitex. Ja gadījumā kādam ir vajadzīgs ne tikai sporta apģērbs, bet arī jebkura sporta jaka, apdruka, jebkas cits, tad Vilnis noteikti palīdzēs. Ja, aicinājums vēl kamēr ir 2014. gads vēl nelikt motociklus nost. Kāpēc? Tāpēc, ka priekšā mums ir 2014-2015 ziemas sezona. Un gatavojam visus rumakus tātad ziemas sezonai, jo priekšā mums ir skiorings. Un šogad mēs jau esam izdarījuši jau savu mājas darbu, pieaicinājuši klāt jau arī citas republikas piedalīties mūsu sacensībās. Starp citu, aicinājums jau Krievijā jau tagad rīkot sacensības, taču vēl neesam gatavi. Bet aicinājums arī atsaukties visiem jauniem balstiem, jo ticiet man, ja jūs redzēsiet motosportā, jūs arī redzēsiet visur citur. Tā kā nesēžam uz pūra, bet gan padalāmies kopā ar motobraucējiem, viņi vienmēr pateiks paldies. Un visi beidzot kopā.